Šodienas raidieraksta epizodē es sarunāšos ar īstu hakeri, ar cilvēku, kurš var uzlauzt datorsistēmas un ikdienā to arī dara. Tas ir viņa darbs, un viņam par to arī maksā. Šis ir tā saucamais ētiskais hakeris, jeb white hat, bet par to, ko tas nozīmē, vai mums katram būtu mājās un darbā jāuztraucās par to, kad vai mūsu datoru varētu uzlauzt, kā arī vēl par tādu interesantu terminu kā anonīmā identitāte, mana šodienas saruna ar Kirillu Solovjovu. Jūs skatāties konta izrakstu, jūs redzat, vakar ir ieskaitīti 4000. Nekas nekur nav rezervēts, nekas nekur nav maksāts, un pēkšņi 200 eiro. Kāda ir iespēja, ka pie manis kāds var ielausties? Viņi var tātad uzlauzt 3., 4., 5., 6. valstī leduskapjus un vietpulksteņus un uzbrukt no tām. Kas būtu minimālais pareizais aprīkojums privāta persona? Un minimālais aprīkojums īstenībā mūsdienās ir ļoti, ļoti vienkāršs jautājums. Kas ir anonīmā identitāte? Es, piemēram, īsti neuzticos amerikāņiem. Man liekas, ka viņi mani grib savākt. Jā. Bet vai kāds laužās iekšā privāta personu? Datoros, jā. Es tevi neprovocēju. un tas ir tā kā mērķis ar granātu. Viņam nav ne jausmas, ko viņš lauž, kaut kā viņš lauž. Tev ļoti labs skaidrojums sanāk uz tādiem piemēriem. Es domāju, visiem viegli saprotams. Ja? Sveiks, Kirill. Sveiks. Man liels prieks tevi redzēt šajā studijā. Nav man šeit nekad vēl bijis neviens hakeris. Ja? Tā kā es domāju, ka būs interesanti arī skatītājiem. Uzreiz pateikšu arī paldies Smart ID par šī podcastu tādas sērijas ideju un atbalstu. Ja? Pateicoties Smart ID, tātad mēs varam šādu te izglītojušu podcastu sēriju veidot. Tātad šodien man studijā, kā jau es teicu, ir īsts dzīves hakeris, Kirills Solovjovs. Un es saprotu, ka tā ir tava nodarbošanās. Jā, mēs gandrīz visi manā uzņēmumā esam hakeri. Arī es. Aha. Es esmu skatījies, tā tad ir tie hakeri, viņi dalās, ja, tā tad ir šie tie white hat, ja, jeb baltās hūts, jeb baltās cepures, ja, kas ir šie tie ētiskie hakeri, tad ir black hat, ja, kas ir tie, tā es saprotu, ļaunie hakeri, ja, ja, un tad ir kaut kādi vēl grey hat, ja, kaut kas pa vidu. Kas vispār ir šie te baltie, pelēkie, melnie hakeri? Nu redz, ja tu kaut kur izlasīji vārdu šāvējs, kāda ir asociācija? Kā tu to uztver? Par kādu šāvēju ir runa? Jā, grūti pateikt, jā. jā, šāvēji ir dažādi. Jā, ir policisti, kas mums visus aizsargā, ir armija, ir noziedznieki, ir sportisti. Jā, tieši tāpat un vēl plašāk ir hakeri. Jā, hakers ir pavisam neitrāls vārds. Hakers ir zināšanas, hakers ir spējas, un māka to visu pielietot. Jā, mēs esam tas white hat, jā, baltās cepures hakeri. Mēs to daram legāli. Jā, tur ir čupa ar papīriem, līgums principā, kas detalizē, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim, un tad mēs ejam un laužam. Mēs nesen tieši pieņēmām darbā vienu jaunu kolēģi, kas iepriekš ir strādājusi pavisam citā jomā, tādā parasto konsultāciju jomā. Jā, tur mārketings vai sabiedriskās attiecības kaut kas tāds, un viņai ir ļoti grūti pierast, ka vajag visur līgumus. Ja? Nevis vienkārši rēķins un samaksā ar pārskatījumu uz kontu, ja? Bet ka pirms tam ir jābūt kārtīgam līgumam. Es saku, mēs bez līguma uzreiz ejam uz cietumu. Ja? Jo mums ir tiešām, viņš ne tikai garantē, ka mēs izpildīsim savas saistības un klients savas, bet arī, ka mēs vispār drīkstam darīt to, ko mēs darām. Jo bez līguma mēs varētu darīt tieši to pašu, bet jau no cietuma. Ja? Aha. Faktiski tad es saprotu, ka jūs pamatā tad apkalpojat uzņēmums, vai ne? Lielākoties, jā. Mums gadās aptuveni 2-3 cilvēki gadā, kas interesējās par mūsu pakalpojumiem kā fiziskās personas, bet jāsaka, ka reti kad viņu vajadzība finansiāli ir novērtējama tik augstu, lai viņi varētu atļauties šādu pakalpojumu. Tas tomēr nav lēti. Bet nāk arī interesants juridiskās personas reizi 2 gados gadās kāds, kurš atnāk un prasa kaut ko ļoti, ļoti specifisku. Jā, bija viens gadījums pirms vairāk kā 5 gadiem. Bija kungs atbraucis no citas valsts, tepat Eiropā atlidojis un stāsta, ka viņi ir ražošanas uzņēmums, viņi ražo tur to un šito, un viņi satrauc par savu drošību. Un viņi grib, lai mēs veicam ielaušanās testus, pārbaudam, vai viņu sistēmā var ielausties. Ja? Kas ir klasika, to mēs daram. Man uzmanību pievērš fakts, ka viņš piedāvā tādu darījumu. Viņš saka, mums īstenībā interesē tikai viskritiskākā ievainojamība. Mums neinteresē visi veidi, kā var tikt iekšā. Mums interesē saprast, kas ir tas lielākais caurums, pa kuru kāds var tikt iekšā. Kas tādā klasiskā ielaušanas testā nav tipiski. Jo tā pievienotā vērtība klasiskam ielaušanas testam ir tas, ka mēs izejam sistemātiski visam cauri un atrodam, cik mēs varam caurumus, ko var aizlāpīt pēc tam ciet.
Tas man dara bišķīt bažīgi, bet mēs turpinām sarunu. Es tā kā bakstos, ejam uz priekšu. Skaidrs, ka mēs līgumu uz vietas neslēgsim, vienkārši tādu iepazīšanās sarunu, ko parasti labāk organizēt klātienē. Un sarunas beigās, pirms doties prom, viņš tomēr pasaka, ir tikai viena lieta, ko es neesmu pateicis. Tas ir tas uzņēmums, tas ir mūsu konkurentu uzņēmums, kas ir jālauž. Tā, man liekas, bija pirmā reize, kad tik atklāti kāds mēģina nopirkt šādu pakalpojumu, kādu mēs netirgojam. Es ilgi domāju, ko ar to visu darīt. Skaidroju, ka mēs ar to nenodarbojamies. Viņš teica, ka priekšnieks viņu nositīs. Viņš atbrauks, viņš atlidos uz Latviju, satikties un aizbrauks bez nekā atpakaļ. Kā tad tā? Es saku, diemžēl, vai par laimi nav mana problēma. Viņš gan ļoti gribēja, lai es iesaku kādu šo black hat, kādu melnās cepures hakeri. Man ir pazīstami dažādi hakeri. Jā. Mēs visi, kā speciālisti grozamies tajās konferencēs. Jā, ir gan tādi, gan šādi, bet es viņam nekādā veidā palīdzēt nevarēju. Tā kā interese ir par laimi. Par laimi interese 95% ir leģitīma uzņēmumiem par to, kā uzlabot viņu pašu informācijas drošību. Jā, labi. Tātad uzņēmumiem, protams, ja tas ir svarīgāk, uzņēmumi ir arī maksātspējīgi. Es pēc tam gribēšu pajautāt arī par privātpersonām, ja, jo privātpersonas daudz ir kanāla skatītāji, ja, un es domāju, ka par drošību tā kā visiem ir interesanti. Jā, es varu pieminēt, ar ko viņi parasti nāk, bet, kā es saku, to nav tā, ka nekad nenoslēdz līgumus, bet parasti nenoslēdz līgumus. Lielākoties bažas ir, ka kaimiņš vai bijušais partners izsako, noklausās, ir uzlauzis, vai darba devējs ir kaut kur ieperinājies. Ja? Pamatā satraucas par savas informācijas, tas ir konfidencialitāti. Tas nozīmē, ka tā informācija nevar piekļūt kāds cits. Un starp citu, apmācībās, ko mēs parasti nodrošinam klientu darbiniekiem, ja, tātad gala lietotājiem. Viņas ir vērstas uz to, lai uzņēmuma darbinieki nepieļauj vai mazāk pieļauj kļūdas, kas novedīs pie kaut kādiem riskiem. Runājot par informācijas tehnoloģijām. Apmācībās mēs prasām, ko jūs saprotat ar informācijas drošību. Ja? Kāda informācija ir drošībā? Un lielākā daļa, vismaz 80%, 4/5 saka, ka citi viņai nevar piekļūt. Kad ir ievērota šī konfidencialitāte. Un mēs mācām, ka, protams, informācijas drošības sastāv no 3 komponentiem, kas ir visas vienlīdz svarīgas. Jau pieminētā konfidencialitāte, bet arī integritāte un pieejamība. Ja? Un, ja mēs šeit runājam par arī fiziskām personām, gala lietotājiem un izglītošanu, es varu varbūt veltīt 2 minūtes izstāstīt tādu nelielu citātu no mūsu apmācībām par šīm lietām. Jā, labprāt. Jums ir bankas konts, un jūs ejat algas dienā atpakaļ laimīgi uz mājām un satiekat kaimiņu pie mājas. Un kaimiņš saka, klausies, redzu, ka tas saņems prēmiju, apsveicu. Jā. Tev tagad kontā smuki 4,500 ieripojuši. Un jūs nosēdāt to kaimiņu tā neizpratnes pilni un nervozi ejat iekšā mājā un domājat, kā viņš zina. Kā viņš to ir uzzinājis. Ja? Un šis ir konfidencialitātes pārkāpums. Kaut kādā veidā tas varētu būt tas, ko klasiski uztver par hakeru darbībām. Ar datorvīrusiem, ļaunatūru, kaut ko uzlaužot, viņš ir ticis klāt. Tas varētu būt arī hakošanas mēģinājums, bet izmantot sociālo inženieriju, piemēram, kur piemēram, bankas darbiniekus pārliecināja vai apmānīja un viņi atklāta informāciju. Tas viss ir tādā līmenī vienā katlā. Protams, ar katru no tiem cīnās citādāk. Ja? Tagad jūs mājās domājat, Edī, nevarēs pagulēt, nevar saprast, kas tur vēl ir uzlauzts, bet jūs iedzerat miegzēles, aizmiegat, nākamajā rītā pamostaties un domājat, jāapstās, vai viss kārtībā ar manu kontu. Jūs ieiet kontā un jūs redzat, ka tur ir palikuši 200 eiro. Ja. Jūs skatāties konta izrakstu, jūs redzat, vakar ir ieskaitīti 4000, nekas nekur nav rezervēts, nekas nekur nav maksāts un pēkšņi 200 eiro. Tas ir integritātes pārkāpums, dati ir sabojāti un arī tas ietekmē informācijas drošību. Ja. Tātad dati ir sabojāti un nav pierakstīts kā, nav zināms kas. Dati vairs nav kvalitīvi. Ja? Un tas ir vienlīdz svarīgi. Jūs pavisam sastrasojies, ceļties kājās, mēģināsiet doties tātad uz banku un skaidrot, kas tad ir par lietu. Ja jūs aiziet līdz bankai uz durvīm rakstīts, mēs šodien esam slēgti, jo mums ir hakeri uzbrukuši sistēmām. Ja? Un tas ir pieejamības pārkāpums. Jūs šajā gadījumā ar bankas darbiniekiem, bet jūs nevarat piekļūt kā autorizēts lietotājs informācijas sistēmām un saviem datiem tajā. Un visas šīs 3 komponentes, konfidencialitāte, integritāte un pieejamība, ir vienlīdz svarīgas informācijas drošībā. Tev ļoti labs skaidrojums sanāk uz tādiem piemēriem. Es domāju, visiem viegli saprotams. Ja? Tu pats pastāvīgi arī apmācīji cilvēkus par šiem jautājumiem? Jā, kopā ar savu kolēģi, kas vada apmācību virzienu, es arī iesaistos un gan gatavoju materiālus, gan arī mācu. Ja? Pagājuši gadu mēs esam apmācījuši
Kaut kur ap 800 fiziskām personām caur klientiem, protams, nekā individuāli. Tātad tev ir uzņēmums, saucās viņš Possible Security. Possible Security. Es tev virs galvas uzlikšu tavu logo. Jā, super. Jā, tātad, lai var redzēt, kas tajā logo ir, viņš izstāsta tāds diezgan spocīgs. Jā, mēs par logo man daži kolēģi, kas ir pievienojušies pirms gada, viņi jau gadu tā kā lēnām stāsta, ka vajadzētu mainīt, un mēs strādājam pie tā, ka varētu mainīt, bet mēs domājam, ka tam jānāk kopā ar tādām lielākām pārmaiņām, tā kā varbūt nākamgad, varbūt aiznākamgad. Bet esošais logo, kas ir mūsu oriģinālais logo, viņš apraksta vairākas lietas. Vai tu tur kaut ko saskati? Man viņš mazliet pēc spoka izskatās. Jā, ok, tu esi dzirdējis. Jā. Spoks gan nav viena no 3 nozīmēm. Pats pirmais ir, jāsaka, ka 13. gadā, kad bija jāreģistrē pirmais Possible Security grupas uzņēmums, es vienmēr esmu tāds bijis ļoti liberāls cilvēks, un man liekas, viss, kas ir obligāti, ja tam nav jēgas, tad tas ir neforši. Un viena no lietām, Kā es tev piekrītu? Es diezgan ekstrēmi to skatos. Piemēram, piedzimis bērns, tev viņam obligāti jādod vārds. Priekš kam? Ja? Un līdzīgi ar uzņēmumu. Ja tu reģistrē uzņēmumu, tev vajag uzņēmumu nosaukumu. Ja man ir bija jau izdomāts šis brands Possible Security, bet to nosaukumu funkciju viņi parādās rēķinos, līgumos, es īsti neredzēju. Un tad mēs skatījāmies kopā ar līdzdibinātāju, kas ir tas, ko mēs varam tur iebakstīt. Ja? Jautājuma zīme neļāva vienu pašu bez teksta, bet viens par punktiņu ļāva. Ja? Tātad uzņēmums saucās Pirmais SIA, juridiskā persona. Tas ir Pirmais SIA, ar viennieku un punkti. Viena no 3 logo interpretācijām ir viennieks, un tas aplīts apkārt, tas ir punkts. Ja? Un par atlikušajām 2 bišķīt mazāk, tā ir adata un adatas atstātais caurums, kad tātad izdara cauri, un trešais ir plēsēja putns, jo mēs tomēr nodarbojamies ar šo ofensīvo kiberdrošību tā saucamo, mēs laužam par labu klientam, bet tā ir tā mūsu metode. Kā jums ir? Vai visās vietās ir tā, kad var kaut ko uzlaust un atrast kaut kādas ievainojamības? Vai bieži tā ir? Tas atkal, varbūt, kad cilvēkiem, kas skatīsies, kam varbūt ir savs uzņēmums, kas ir atbildīgi, varbūt lielākā uzņēmumā, cik, kā ir speciālisti, ja tu vari teikt, kā ir speciālisti acīm skatoties, vai ir tā, ka faktiski vienmēr var atrast kaut kādas caurums, ja tas ir baigi reti, kā varbūt. Mēs vēl gaidām to klientu, kur nebūtu nekas uzlabojams. Es esmu par to daudz domājis, ko es rakstīšu tajā ziņojumā, un ko es teikšu klientam sanāksmē, kā es viņu slavēšu. Jo klients būs samaksājis vairākus tūkstošus eiro, un viņš saņem vienu lapu, kur rakstīs viss forši, paldies. Tā droši vien kaut kad gadīsies. 11 gadu laikā tā nav gadījies pagaidām. Jāsaka, ir gadījies pretēji. No 13. līdz 15. gadam mums bija solījums klientiem. Mēs sevi pozicionējām tirgu, mēs tikko ienākuši tirgu, mēs vispār būvējām visu šo tirgu, jo kiberdrošība īsti Latvijā nevienu neinteresē. Bija finanšu iestādes un principā viss. Ja. Un mēs mēģinājām pārliecināt, ka kiberdrošība ir svarīga. Tas, ar ko mums bija nosacīti jākonkurē, tas bija pavisam cits pakalpojums, bet cilvēku prātā, ņemot vērā, ka tas ir kaut kas jauns, bija auditoru uzņēmumi. Lielais trīnieks, četrnieks, Ernst & Young, KPMG un tā tālāk, PwC. Es paskatījos, kas ir tas, ko viņi piegādāja. Man nebija ne jausmas, un arī tagad es nezinu visas detaļas, kāds ir viņa process, bet gala rezultātā tu dabū 1 grāmatu vai 5 grāmatas ar auditu rezultātiem. Un tad viņus var nolikt plauktiņā, un ja atnāk kaut kas drīkst viņu skatīties, tad viņi var paskatīties. Mēs gribējām, mēs to paveicam, un arī joprojām tā vērtība ir palikusi. Mēs gribam, lai mūsu rezultāts ir angliski actionable, jeb ka ar viņu var kaut ko izdarīt praktiski. Un tas ir mūsu solījums klientiem, ka tas, kas būs nevis apraksts par to, kāda mums forši procesi, kāda mēs esam forši, kāda jūs esat forši, bet pavisam īsi. Viena lapa, ko mēs gribējām izdarīt un ko mēs izdarījām, un pārējais ir atradām šo. Tām rezultāts vai ietekme ir šāda, tas sliktais, kāpēc tas ir slikti, ir šis. Un šeit ir vismaz 1 vai 2 vai 3 lietas, kā to salabot. Un bišķīt varbūt kādas saites internetā, kur var palasīt vairāk jūs tehniskais speciālisti, ja jūs to gribat. Bet kā es saku, īstenībā ir bijusi pretēja situācija. Nevis, ka neko nevar atrast. Lai nopozicionētos, mēs vienu lietām konsiderējām, mēs apsolījām klientiem 10 lapas puses. Tas ir maksimālais ziņojuma garums. Samaksās naudu, mēs notestēsim, tev nebūs jāalgo kaut kāds cilvēks, kas saprot literatūru, lai varētu izlasīt veselu grāmatu. Diemžēl
Pēc 2 gadiem kopš dibināšanas mēs piefilām savu klientu, jo klientam tā informācijas sistēmā, ko viņš bija pasūtījis, kurai viņš bija pasūtījis testu, bija 101 ievainojamība. Mēs viņu nevarējām ietilpināt 10 lapās. 10 lapās tur nesalien, Tā kā mēs vairs nesolam klientiem 10 lapas, bet tie ziņojumi joprojām ir 7 līdz 15. Jā, nu man pat tevi teica, ka tu esot man viens labi zināms cilvēks, kurš arī saistīts ar drošību, jā, teica, ka tu esot labākais lauzējs. Prieks dzirdēt. Jā. Katrā ziņā tādas atsauksmes, un man ir palicis atmiņā no viena pasākuma, kur es dzirdēju tavu uzstāšanos, jā, un tur tā frāze bija tāda, ka tad tur vajadzētu piekļūt tam datubāzēm, ko mēs nevaram. Mēs varam, bet mēs nedrīkstam. Jā. Tas man ļoti tā uzjautrināja. Tātad, faktiski, jā, ir cilvēki, kuri var faktiski ielausties, gan var teikt, jebkur. Tas ir pa uzņēmumiem. Un tagad es gribu pajautāt, ja, jau kā privātpersona, un privātpersonas daudz arī skatās noteikti, kādas ir iespējas, teiksim, man mājās ir dators vairāk, ja, un ne datori vien varbūt, ja, tur man pienāk kaut kāda teta optika, stāv tur tets, tur tā kastīte, ja, un tālāk tur vēl mans rūteris stāv. Kāda ir iespēja, ka pie manis kāds var ielausties? Es tevi neprovocēju. Ja sarunā, tad var. Man daži tuvi draugi, viņi ik brīdim iesmēja par šito, ka es visu varu uzlaust. Es saku, ja man palūdz, tad es varu, bet tāpat vien, kāpēc lai es ietu to darīt. Tas tā neforši un arī laika dzīvē nav tādām lietām. Bet ko nozīmē uzlaust? Tas ir interesants jautājums, un tas sasaistās ar to ievadu, ko es iedevu par informācijas drošību. Jā. Lielāka daļa cilvēku satraucās par to, ka dati noplūdīs, bet tas jau nav vienīgais. Jā. Var kaut kas sabojāties, kļūt nepieejams un tam līdzīgi. Man pašam visinteresantāk šķiet pētīt jaunus virzienus, un to Latvijā es nezinu, vai ir daudz cilvēku, kas dara. Pasaulē ir cilvēki, bet noteikti mazākumā drošības eksperti, kas pēta, meklē jaunas metodes, kā veikt uzbrukumus. Ja. Tā vājā vieta jau ir tā, ka, diemžēl, sistēmas programmē negluži tā kā mājas. Ja? Ja mājām ir kaut kādas kontroles un tas minimālais standarts, ka viņas nebrūk pa labi, pa kreisi, tiek ievērots rietumu pasaulē, tad par programmatūru neskapēc tā nav. Un viņi uzbūvē, kā uzbūvē, un tas atjauninājums, kas mums nāk reizi dienā, reizi nedēļā, tas visdrīzāk salabo kārtējo lielo vai mazo caurumu, ar kuru var kaut ko salauzt. Ja. Un es liktu drošības speciālistus, nopietnus profesionālus drošības speciālistus 3 kategorijās. Ja. Viena ir tie, kas var iet cauri kaut kādai metodoloģijai un šos testus veikt, un mums uzņēmumā tādi, protams, arī ir. Tad ir tādi, kas spēj atrast esošā programmatūrā pēc esošas schēmas jaunas ievainojamības. Ja. Piemēram, mums ir Windows, un viņā šogad, es garantēju, tiks atklāta jauna, vēl nezinām ievainojamība. Katru gadu tiek atklātas 10. Un tas visdrīzāk notiks izmantojot kādu jau esošu procesu. Un tie ir nākamie speciālisti. Un tad tādā 3. plauktiņā es liktu, un man grūti teikt, kurš ir augstāks, 2. vai 3. Cilvēkus, kas pēta pavisam jaunas metodes, kā kaut ko uzlaust. Ja. Un man tā ir viena no mīļākajām nodarbēm, tik daudz, cik man sanāk ārpus uzņēmuma vadīšanas. Piemēram, pagājušajā gadā es saliku jaunā ietvarā dažādas esošas metodas, sakombinējot, izveidoju jaunu uzbrukumu, kuru noziņoja, protams, kur jānoziņo, mēs paskatījāmies, vai viņi var salabot, nevienmēr viņus var salabot. Pagājušā gada mana pētījuma tēma bija inovatīva metode, kā noklausīties telefonu sarunas publiskajā telefonu tīklā. Tātad viņi ir pieejami kirillis.org, gan video, gan PDF formātā var paskatīties. Viņi varbūt līdz galam 100% nebūs sagramojami jebkuram cilvēkam, bet tur tas viss ir aprakstīts. Ja. 2 reizes dzīvē, laikam gadus 2 vai 3 un gadus nedaudz vairāk kā 10 atpakaļ, varbūt mazāk. Ja. Es e-parakstu uzlauzu. Tātad noteiktos apstākļos ļaujot viltot šo te dokumentu parakstu juridisko spēku. Ja. Pirmajā reizē tas tika salbots, 2. reizē mēs runājām ar CERT.LV, mēs runājām ar starptautiskiem partneriem, mēs, protams, runājām arī ar uzņēmumu, kas ir iesaistīti šajā te digitālajā
digitāla parakstu nodrošināšanu. Mēs nonācām pie secinājuma, ka šo var atrisināt tikai tad, ja Eiropa sadodas rokās, gan politiskā līmenī, gan tehniskā līmenī. Un, nonācām pie secinājuma, ka neko darīt, es vienkārši publicēšu un cerēšu, ka ar laiku šis radīs pietiekamu interesi no tiem, kas kaut ko var izdarīt, lai to salbotu. Lūk, bet šogad, piemēram, šogad mans pētījums, pie kā es vēl strādāju, vienkārši tu minēji, tā tad ir cilvēks ar savu datoriņu, viņam ir kaut kāds maršrutētājs mājās. Pētījums... Savu mazu saimniecību. Jā. Un tas tieši ir ideālais mērķis manam jaunajam šī gada pētījumam, kur es pētu, cik daudz var noskaidrot par to, ko cilvēks dara internetā. Tieši šādā konfigurācijā, kur viņam mājās ir maršrutētājs un viens dators, vienkārši zinot viņai pie adresi. Ja, tas nenozīmē, ka es klasiskā, vai teiksim tādā mākslas filmu izpratnē ielaustos viņa datorā vai maršrutētājā. Es vienkārši salīdzinoši nekaitīgas, pat pilnībā nekaitīgas, labi, es neesmu jurists, es nevaru teikt legāls vai nelegāls, ja, bet pilnībā normālas lietas darot internetā ar tai pie adresi, cik daudz es varu noskaidrot. Un kaut ko es varu noskaidrot. Mēs ar kolēģiem jau esam veikuši testus, šo to var noskaidrot. Tas, ko es tagad daru, es mēģinu saprast, kā ir ar citiem gadījumiem. Ja? Jo šajā gadījumā šis nestrādās, ja cilvēks datoru pieslēgs pa taisno pie internetu pieslēguma. Ko nevajag darīt? Tur ir citi daudz nopietnāki riski. Tad uzreiz pajautāšu, kas būtu teiksim, tas minimālais vai pareizais aprīkojums privātu personām? Mājās. Man tur kāds uzņēmums atvilka, atvilka internetu, ja, nolika kastīti, ja, un rekutes slēdzies klāt. Un minimālais aprīkojums īstenībā mūsdienās ir ļoti, ļoti vienkāršs jautājums. Tātad mums vajag legālu programmatūru, kā minimums šo aparātu sistēmu, lai tur viss ir kārtībā un lai viņi tiek atbalstīti no ražotāja puses, un regulāri atjauninājumi. Tas arī viss. Viss pārējais standarta komplektā mūsdienās ietilpst. Piemēram, ja mēs runājam par Windows, kas ir populārākā operatīva sistēma gala lietotājiem Latvijā, tad tur ir iekļauts Windows Defender, kas pilda gan ugunsmūra funkciju, gan arī nedaudz šo ļaunturas analīzes funkciju. Tad ugunsmūris pasargā no tā, kad var veikt šādus uzbrukumus, par ko es tikko runāju, ko es šogad pētu. Pasargā daļēji, protams, vai ne? Ne pret visiem. Ne pret visiem, bet pret lielu daļu, jā. Piemēram, Windows XP, kad bija, neatceros, kurš gads, 2003. Jā, varbūt. Sen. Jā, kad bija Windows XP, tad bija tāda situācija, ka ja cilvēkam mājās, ja viņš nopērk datoru un nopērk kompaktdisku un spiež spaidot podziņas, samērā vienkārši veidā uzinstalēt to Windows, kamēr viņš uzinstalē, tas aizņēma uz tā laika datoriem kaut kādas 20 līdz 60 minūtes. Kamēr viņš uzinstalē, uz instalācijas beigās dators jau ir inficēts ar tārpu. Ļaunturas paveidu. Ja, Microsoft toreiz izdarīja baigi interesantu lietu. Viņi piedāvāja, ņemot vērā šo situāciju, kā mūsdienās, ko darīt, ja tu gribi jaunāku versiju, ja tu gribi ielāpst, ja tu gribi labojumus, internetā pieslēdz, nospied pogu, ja viņš jau ir inficēts, tad jauninājumi vairs negarantēs, ka to slikto lietu dabūs ārā. Un viņi piedāvāja bez maksas jebkuram interesantam pieteikties kompaktdiskam. Tu aizpildi internetā lapu, tev atsūtīja pēc nedēļas vai mēneša kompaktdisku, un tu varēji uzlikt Windows XP Service Pack 2, kurš pirms tu pieslēdz internetam, salaboja to problēmu un tad novērs. Ja? Lūk, mūsdienās, un tas ir tas, ko ugunsmūris palīdz pasargāties pret šādām situācijām. Mūsdienās tas ugunsmūris tur ir iekšā no paša sākuma, viņš pasargā no lielas daļas no šī veida uzbrukumiem. Tāpat, ja cilvēkam pat tajā 2003. gadā būtu priekšā tas maršrutētājs, tas routerīts, arī tas bieži vien pasargāt no šiem uzbrukumiem, jo tur arī tas filtrs ir iekšā. Un otra komponente ir šī ļaunturas mednieks. Ja? Visbiežāk viņi sauc par antivīrusiem. Windows Defender laikam tehniski nav gluži antivīrus, bet pilda to funkciju diezgan labi. Un ko tas dara pēc būtības? Tas palīdz, ja mēs kā lietotājs nokļūdamies. Ja mēs atveram kaut ko, ne to, ko vajag, kaut kādu failu palaižam bīstamu, vai atveram internetā kaut kādu aizdomīgu lapu, kas kaut ko mēģina izdarīt, viņš var palīdzēt. Sliktā ziņa tāda, ka tas palīdz tikai pret tādiem masu uzbrukumiem. Ja kāds izdomās uzbrukt jums personīgi vai uzņēmumu, kurā jūs strādājat individuāli, tad antivīrus neko nedos. Bet tas nenozīmē, ka viņi nevajag lietot, ja? Jo uzbrukumi ir ļoti daudz internetā. Viena no lietām pie šī, ko es gribu pateikt, tas, ko neapzinās, fiziskās personas, protams, ir cits stāsts nedaudz, bet tas, ko neapzinās uzņēmēji Latvijā un Eiropā vispār šķiet, ir tas, cik ļoti atšķirās internetu vide no fiziskās vides. Ja? Fiziskajā vidē cilvēki ofisā, noliktavās studijā uzliek signalizāciju, viņi maksā apsardzes uzņēmumu par to, lai pieskat to visu. Un tas risks ir, ka vai nu vietējie
te kaut ko mēģinās nozagt vai izdarīt, jā, vai atbrauks no kaimiņu valsts, kaut ko mēģinās izdarīt. Internetā risks ir visa pasaule. Ja, ne tikai kaimiņu valstis, viss no viena krasta līdz otram, visi bruks virsū, jebkurā brīdī. Un tur, kāpēc lielākā daļa uzņēmumu, kas ir gatavi maksāt par apsardzi savai fiziskajai infrastruktūrai, viņi nav gatavi neko maksāt, lai sargātu digitālo. Paradoks. Jā, es domāju, ka tas ir līdz brīdim droši vien. Jā. Kamēr nav kaut kādas nepatikšanas. Ja? Vissalcerīgākie gadījumi ir tad, kad atnāk klients, un mums ir politika klients nesteidzināt. Ja klients atnāk, viņš interesējās, un mēs nemēģinām nekādas aktīvas reklāmas pagaidām taisīt. 11 gadus neesam to darījuši, un, teiksim, es esmu tur, kur es esmu, es runāju to, ko es runāju, un cilvēki par mani runā to, ko tu saki, ja? kad labākais vai viens no labākajiem Latvijā. Tad mēs nesteidzam, kad klients ir gatavs, viņš parakst līgumu, un atnāk, painteresējās, un tie salcerīgie gadījumi ir, ka painteresējās, pazūd, un dažreiz atgriežas pēc 2 gadiem, 3 gadiem jau ar citu vajadzību. Nevis viņi grib drošības testus, bet viens no pakalpojumiem, ko mēs arī nodrošinām, ir incidentu vadība. Jā, viņiem kaut kas ir uzlauzts, kaut kas ir nošifrēts un lūdzu palīdziet. Tie ir tādi, it kā forši, ka klients ir atnācis, bet žēl, kad neizvēlējās ātrāk. Vai mūsu, vai kādu citu vienalga, bet kaut kā to risināt. Jā. Labi, tas pa uzņēmumu. Mēs tev vilkšu vēl atpakaļ. Mēģinam, jā. Privāta persona. Tu teici, ja ir legāla operētāja sistēma un nāk visi atjauninājumi, un viņus arī regulāri liekam, ja, ka tad tā kā vajadzētu būt droši. Piemēram, man ir TET optika, viss baigi skaisti, ja, ātri, stabili, ir viņu kastīte. No viņu kastītes man iet vats uz televīziju, un aiz viņu kastītes es esmu pielicis savu rūteri. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir savs iekšējais tīkls daudz plašāks nekā viņu pieslēgvietas nodrošināt. Ja? Tas ir viens, ja tā teikt, ja, un tad es arī varu tur tās IP adreses kaut kā sakārtot, tā kā man vajag. Ja? Vienkāršam cilvēkam, teiksim, kuram varbūt ir kāds dators, kas ir pie vada, varbūt arī nemaz nav, ja, teiksim, viņam šī TET kastīte, kurai ir arī bezvadu tas piekļuvs punkts, ja? Ar to pietiek, tas ir ok no drošības viedokļa. Vienalga, vai tas ir TET, vai tas ir kāds cits pakalpojums sniedzējs. Viena lieta, ko droši vien nebūs triviāli saprast, bet centīsimies izskaidrot, ir risku apetīte un risku vadība. Tas attiecas arī uz fiziskām personām. Kas ir tas, no kā jūs gribat pasargāties? Ja? Man, diemžēl, visi piemēri, es centīšos šai atbildē viņus nepieminēt, bet viņi visi ir par juridiskām personām, tas, ko mēs strādājam. Ja? Bet tātad vieni baidās tur varbūt no tā, kad Google viņus izspiegos. Ja? Citi baidās, ka Marks Zukerbergs tur lasīs viņu ziņas. Jā. Citiem ir aizdomas, ka Putins viņus grib nogalināt, vai citi domā, ka Latvijas valsts ir slikta. Katram ir tās savas domas par to, kas ir tas, kas viņus apdraud. Jā. Es, piemēram, īsti neuzticos amerikāņiem. Man liekas, ka viņi mani grib savākt. Jā. Es nezinu, kāpēc. Man tā liekas. Katram savu tarkānu. Lūk, un tā var raksturot to daļa no riska profila, ja, kas ir tas, kas mani satrauc. Un atkarībā no tā, tad arī lēmumi, ko mēs pieņemam, tā skatā kā fiziskā persona iet vienā vai otrā virzienā. Piemēram, runājot par šiem TET rūterīšiem, vēl tā, ka tas saucas Telekoms, mēs klientiem strādājot ar drošību, mēs mēdzām tai skaitā pārliecināties, ka viss sākot ar vada galu, jau ieskaitot to TET rūteri vai citu uzņēmumu rūteri, ka tas jau ir drošs. Un kur ir problēma? Ja uzņēmums vai fiziskā persona satraucās par to, ka viņa providers, viņa internetu pakalpojumu sniedzējs kaut ko sliktu darīs, tad ir problēma, ka mums ir kastīte, ko kontrolē ISP internetu pakalpojumu sniedzējs, un viņai ir bezvadu kapacitāte. Tad viņi var pārslēgt to raidītāju klausīšanas režīmā teorētiski un klausīties, kas mums notiek bezvadu tīklā. Un mēs visiem klientiem bez izņēmuma to lietu ņēmām nost. Mēs diezgan ātri nodibinājām ar lielākajiem internetu pakalpojumu sniedzējiem kontaktu ar pareiziem cilvēkiem, teicām, šitā kastīte jāmaina. Jo viņi tāpat viena fiziskā personai, viņi nevienmēr nāks pretī tādiem untumiem, es gribu tavu modeli vai šito modeli. Dažus vajadzēja audzināt, jā. Tad, ko mēs izdarījām, mēs antēnas noplēsām un saslēdzām uz īso zemieru signālu antēnai, kas ir drošs veids, kā to nodrošināt. Lai nestrādā. Jā. Ja grib, lai nestrādā bezvadu tīkls. Tā kā tie riski ir dažādi. Jā, es neesmu atbildējis jautājumu pilnībā, vai es varu palūgt viņu vēlreiz atkārtot. Tātad vai ir pietiekami ar to kastīti, labi, es mazliet tad varbūt pārformulēšu.
Ko mums dod, ja mēs aiz tās internetu provideru kastītes uzliekam vēl savu mazu rūterīti? Jā, ja ir iespējams, pabeidzot iepriekšējo virzienu, ja ir iespējams sarunāt, un ir pieejams kāds radinieks vai kaut vai samaksā. Pirms man bija uzņēmums, man mēdz maksāt tur kaut kādas 50 eiro, 100 eiro, jā, lai kaut ko, vai latus, lai kaut ko uzstāda, arī fiziskās personas. Sarunā un vislabāk ir aizvietot. Tas novērš to, ka mums ir kaste mūsu mājās, kas ņem mūsu elektrību un kas dara vēlams nezinu ko. Un tad mēs uzliekam to kastu tādu, kā mums vajag. Cik daudz datoru ir, kāda aizsardzība vajag un tā tālāk. Bet to nevajadzētu šādu rokādu nevajag taisīt saviem spēkiem, jo visdrīzāk tur sataisīs vairāk caurums nekā saglābs. Par to, vai papildus kastīti, ko mēs ieliekam ķēdītē, kaut ko pasargā, viņa var gan padarīt sliktāk, gan labāk. Lielākajā daļā gadījumu ir grūti ar viņu izdarīt sliktāk. Ja neskaidrs sliktāk, ka var pieejamību apdraudēt, var nebūt pieejams internets. Mēs kaut ko sačakarējam, konfigurācija internets vienkārši netiekam klāt. Jā, neviens netiek klāt, nevienā virzienā, ne otrā. Bet uztaisīt tādu izsist caurumu tajā augšējā routerī, kas ir tuvāk tā sakot, aplinkam, jeb savienojumu uz internetu, ir diezgan grūti vienkārši piekabināt. Tā kā, ja ir sajūta, ka vajag, var kabināt. Tā var darīt, un tā kā tu saki, tas palīdz, teiksim, vairāk iekārtas pieslēgt. Es neesmu jurists, ko es teikšu droši vien vairākas reizes šovakar, bet es esmu, manuprāt, tas ir pilnīgi legāli. Ja? Tātad pat ja varētu būt kaut kādā līgumā rakstīts, ka nedrīkst, ja? kamēr vien tas ir pašam sev, ja? Savai ģimenei, turpat tajā pašā adresē, tikmēr es neredzu problēmu. Lai gan tie laiki droši vien garām. Es atceros, pirms 20 gadiem viņi ļoti, ļoti negribēja tādu lietu. Viņi, pakalpojums sniedzēji, viņi prasīja, dodiet vēl naudu, tad mēs jums nomainīsim, atļausim vairāk datorus pieslēgt. Mūsdienās, man liekas, ka tas nav ok. Tā nav jāatceros. Es domāju, tas lielā mērā ir nevis IT attīstības nopelns, jo var taču prasīt naudu par to visu. Gribu 10 iekārtas, maksā 10 reizes, 5 reizes vairāk, gribu 20, maksā 7 reizes vairāk. Tas droši vien ir regulātoru nopelns un aktīvisti. Es atceros, tā, kad es biju jaunāks un man bija vairāk laika un enerģijas, es cīnījos par dažādām lietām, ko tik internetu pakalpojumu sniedzēji negribēja darīt. Negribēja darīt nepareizi. Ja? Arī mūsdienās, starp citu, es domāju, varbūt viņi ir salabojuši visu to savu padarīšanu. Pēdējais, ko es atceros, par ko es cīnījos vēl pirms 5 gadiem, bija tas saucamais bezmaksas internets. Man liekas, ka vismaz 2 no 3, tā kā es neatceros, kuri nesaukšu vārdā, mobilie operatori bija uztaisījuši tādu pasākumu, ka, ja tu, piemēram, lieto vai nu tur Facebook vai WhatsApp vai kaut ko citu, tad tev nav jāmaksā par megabaitiem. Ja tu lieto kaut ko citu, tad ir. Kaut kas tāds bija kādreiz, jā. Un tas ir pretrunā tīkla neutralitātei, par ko cīnās EDRI, Eiropas Digitālo tiesību institūts. Un tas ir pretrunā tīkla neutralitātei, kas ir noteikti Eiropas Savienības normatīvajos aktos. Jo tas nozīmē, ko no praktiskās perspektīvas, ja es uztaisu savu WhatsApp, un par tam WhatsAppam nav jāmaksā par megabaitiem, tad kāpēc lietot manējo? Jā, un ir konkurences kropļojumi. Un tas pavisam nesen. Šis ir samērā nesen, vēl Latvijā bija problēma. Es nezinu, vai tagad ar to kāds ir ticis galā, bet aktīvistiem kopā darbojoties ar regulātoriem, mēs varam to visu digitālo vidi padarīt arvien labāku un godīgāku. Atkal atpakaļ pie privātajiem. Mierīgi. De facto. Privāti personām, teiksim, kaut kur lausties iekšā, kā hakerim lausties iekšā. Jo viena lieta ir, ja, kad tu kaut kur atver kaut kādu inficētu e-pastu, ja, bet lai laustos iekšā kādā privāta personas tīklā, cik tas ir ticami? Man šķiet, ka tas ir ļoti maz ticami. Ka mēģinās lausties? Jā, ka mēģinās lausties kāds, ja, jo kāds var būt tas ieguvums? Ka privāta personai kāds mēģina uzlauzt. Es sākumā sapratu otrādi, un es gribēju teikt, ka privāta personai kāds, jā. Inbox mums bija kādreiz pats populārākais, aktīvākais preses relīžu rakstītājs par to, kad tur Andris no Mazdaugavas ir mēģinājis ielausties savas bijušās sievas e-pastā, un tagad viņš ir policijā. Tādā virzienā privātpersonas to dara, mēģina, un sanāk vai nesanāk, bet ziepes var sanākt. Bet vai kāds laužās iekšā privātpersonu? Datoros, jā. Tātad izlaižot, ar kādu mērķi? Jā, izlaižot tās hakeru kategorijas, kas mēģina pamatā koncentrēties uz juridiskām personām. Fiziskās personas apdraud pamatā 2 hakeru kategorijas. Viens ir script-kiddies. Es nezinu, viņam ir oficiāls latviskojums, es savos materiālos viņus saucu par jogdariem vai bērneļiem. Tātad internetā ir iespējams atrast to, ko tagad klasificē kā kiberieročus. Mūsu
manā laikā augot, tā bija hakošanas programmatūra. Es atceros, es arī pats rakstīju, eksperimentēju un pētīju, mēģināju replicēt esošas pētījumus. Ja tā, tad viņi lejupielādē kādu programmu, tur kaut kas jāiebaksta. Vai nu kaut kāda cipari, vai kur jāuzklikšķina, un nospiež pogu, un kaut kas tiek lausts. Tas ir tā kā mērkaģis ar granātu. Viņam nav ne jausmas, ko viņš lauž, kaut ko viņš lauž. Un šajā gadījumā tiks uzlausti vājākie. Tātad, ja mums nav tās pamata aizsardzības, šie automātiskie, publiski pieejamie rīki, kas ir publiski bijuši pieejami, konkrētais rīks varētu būt bijis pieejams mēnesi, 2, varbūt 20 gadus. Jā, jo vecāks rīks, uzbrukuma rīks, jo vājākai jābūt aizsardzībai. Jo vājāka aizsardzība var pārvarēt. Jā, tātad jaunie rīki var pārvarēt arī drošāku aizsardzību. Pavisam vecie, ja nekas nav darīts, ja mums stāv Windows 98, pieslēgts internetam pa taisno, es pat no galvas zinu, kā var viņu nokārt. Jā. Jo tas bija viens no tiem rīkiem, ko es replicēju, kad es vēl skolā mācījos. Tas bija interesants stāsts, varbūt vēlāk pastāstīšu, ja interesēs. Bet, tātad šie te bērneļi, tas ir viena lieta, no kā varētu baidīties. Jo viņi vienkārši mērķi neizvēlās. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņi uzbruk kaut kur. Viņi nevar atšķirt, tas ir Joe Biden dators vai tas ir Andra Liepiņa no Liepājas dators. Lūk, otra kategorija, par ko atkal es izlaižu šeit visas pārējās kategorijas, kas pamatā uzbruk juridiskām personām. Otra kategorija ir valstu sponsorētie uzbrucēji. Tāda pavisam nopietnais kiberkarš, tas par ko es runāju. Bet skaidrs, ka tādā runājot par masveidu, ja mēs neesam karā ar kādu valsti, viņiem neinteresē tā kā pa vienam uzbrukt kaut kādiem Latvijas iedzīvotājiem. Sliktās ziņas tās, ka mēs esam, manuprāt, kiberkarā jau 11. gadu ar Krieviju, diemžēl. Bet viņi nav, cik es zinu, viņi nav šajā fāzē iegājuši. Kāpēc tad joprojām apdraudējums ir? Tas, par ko es runāju, angliski saucas collateral damage, vai blakus kaitējums. Tas ir militārs termins. Ja, viņš populārs kļuva laikam Irākas karā, kad Bušs bija ASV prezidents. Ja, viņiem tur jānovāc kaut ko teroristi, viņi paņem Hellfire šo te lādiņu, ja, raķeti milzīgo uzlaiž kaut kādu ēku. Saka, ok, teroristus novācām, 30 civilos arī novācām, tas ir collateral damage, netīšām atvainojiet. Ja. Tāds ir karš. Lūk, un kibertelpā notiek līdzīgi. Tātad viņi kaut kāds ienaidnieks var pildīt kaut kādu savu militāro misiju, un jūs varat gadīties pa ceļam. Kas visbiežāk gadās pa ceļam? Tātad visbiežāk pa ceļam gadās atkal vājās sistēmas. Un, tu esi datoru speciālists un vēl daudz kas. Saproti tās lietas, tev droši vien viss ir aizsargāts. Ja? Bet es nezinu, kāda tev tur tehnika mājās stāv. Varbūt tev ir viedais televizors. Man, piemēram, mājās ir viedā cepeškrāsnes un viedā trauku mašīna. Gandrīz tiku arī pie viedās veļas mašīnas, bet es domāju, ka to gan es negribu. Tātad ir dažādas šīs viedās ierīces. Un tagad ir jautājums, ja jums tāda ir mājās, vai jūs zināt, kā uzlikt viņa atjauninājumu? Ja? Kad tur tas caurums tiek atklāts, tā ievainojamība, un viņu vēl ir jautājums, vai viņu salabo ražotājs, bet ja viņš viņu salabo, vai jūs zinat, kuras pogas un durvis ir jāvirina, lai tas atjauninājums uzliktos? Un lielākoties nē. Un tieši šīs te viedierīces, tātad, kas, telefoni arī, protams, tā ir klasiski viedierīce vai vietpulkstenis, viņiem gan trūkums tāds, ka viņi ir bezvadu un ar mazu bateriju. Ja tur kaut ko aktīvi sāks darīt, tad nekas tur pārāk nesanāks, bet arī tās mēdz uzlauzt. Bet tieši tās viedierīces, kas ir kaut kādas stacionāras pieslēgtas internetam patstāvīgi un izmanto elektrības pieslēgumu, viņas ir tāds vienkāršs mērķis, ja neviens viņas neatjaunina. Un šis ir tas collateral damage, tas blakus kaitējums. Lai saslēgtu to stāstu līdz galam, tādu izstāstīšu. Piemēram, pieņemsim, ka kaimiņu valsts Krievija izdomā, ka grib uzbrukt, piemēram, Ukrainai. Internets ir baigi interesantā padarīšana, jo, karo visi, bet cik es zinu, Ukraina nav pilnībā atslēgusi Krieviju. No interneta, jā, e-pastus var sūtīt, lapas lielāko daļu var atvērt. Arī Latvijā ir kaut kādas lapas, kuras mēs nevaram atvērt, bet lielāko daļu var vērt vaļā. Jo tas viss ir, tur pamatā ir ekonomika un tas stereotips ir tāds, ka bārdaini veči, kas administrē tos visus tīklus un nodrošina, ka viss ir godīgi un visi var dzīvoties internetā. Plus minus droši. Ar droši nesaprotot to, ko es teicu sākumā, bet ar droši saprotot, ka internets strādā. Hakeri arī tur ir, bet internets strādā un funkcionē. Viņi, principā, dabū pa galvu
stereotipiskie bārdēni veči tikai tad, kad internets nestrādā vispār, kad nav pieejamība, ja? Kad tā tad nevar kaut kam pieslēgties. Un tas ir tas, ko viņi grib darīt, tas, ko viņi mēģina nodrošināt, un visa pasaule, visi šie cilvēki pasaulē ir sadavušies rokās, lai nodrošinātu, ka internets funkcionē tādā pamatlīmenī. Lūk. Ja tagad Krievija sāks uzbrukt Ukrainai masveidā, es runāšu par masveida aktivitātēm, nevis kaut kādiem mērķētiem spēcoperācijām digitālām, no savām īstām IP adresēm, tad šīs adreses tiks nobloķētas. Ja, jo spams ir viena lieta, vai, teiksim, vēl ir tāds termins kā flood, ja spam ir tas mēsls, kas nāk uz e-pastu, flood, tātad datu plūsma, jeb kāda veida masveida datu plūsma, kuras mērķis ir aizslogot kanālu. Mums kanāls ir aizslogots, tas nozīmē, ka internets nevar normāli funkcionēt, un neviens nav laimīgs, un IP adrese tiek bloķēts. Lai no tā izvairītos, viena no lietām, ko agresors var darīt, vai jebkura militārā puse var darīt, viņi var tātad uzlauzt 3., 4., 5., 6. valstī leduskapjus un vietpulksteņus un uzbrukt no tām. Lūk, pavisam vienkārši. Ja? Tas ir tas, kā tas var notikt. Faktiski, pēc tā, ko es klausos, man sanāk, ja, kad lai vai kādas mums tās ierīces būtu, mums lielākā uzmanība ir jāpievērš, ja, lai mums visu laiku visi atjauninājumi būtu uzlikti, ja, jo, ražotāji, atcīmredzot, strādā pie tā, lai tos caurums lāpītu ciet, ja, un mums vienkārši nevajadzētu to palaist garām. Ne? Tas ir pirmais solis atrast pareizo ražotāju. Ja. Pirms gadiem, bišķi vairāk kā 5, man vajadzēja izpētīt drošību video novērošanas kamerai. Es palūdzu, lai man partneri nopērk kameru, kas nav pat lētākā. Man liekas, par viņu tika samaksāta 300 eiro, 400 eiro. Bet tātad IP kamera, ko teiksim tādās, īstenībā mūsdienās cilvēks varētu uzstādīt savā īpašumā, piemēram. Bet tā cena ir tāda, ka viņu principā pirkt masveidā un uzstādīt uzņēmumus, nevis fiziskā persona. Fiziskās personas ņemt lētāks. Ja. Doma bija tāda, ka dārgā kamera varētu būt drošāka. Lūk, un mans mērķis bija sameklēt tur kādas ievainojumības. Es atradu 5 atsevišķas ievainojumības, un šī tā reize, ja es runāju par šīm pētnieku grupām, kiberdrošības pētnieku grupām, šī tā otrā grupa. Nevis es meklēju jaunas metodes, bet es meklēju pilnīgi jaunas ievainojumus, balstoties uz esošām metodēm. Ja? Es atradu 5 tādas. Un, protams, ētiskais reglaments prasa, ka es sazinos ar izstrādātāju un lūdzu viņiem šo salabot. Arī šis pētījums, viņš saucās laikam Responsible Disclosure in IP Security Cameras vai kaut kas tam līdzīgs, ja, par atbildīgu atklāšanu kamerām. Kirillis Org ir pieejams gan video, gan slaidi, interesē detaļās. Un tas pamācošais stāsts šeit ir tāds, ka no brīža, kad es viņiem paziņoju, vai arī, kad es atklāju, es paziņoju diezgan ātri, nedēļas laikā, man liekas, pagāja gads, kas ir ļoti, ļoti ilgi. Google ir projekts Zero, viņiem ir standarts 90 vai 60 dienas, ja, ko viņi dodas, lai salabotu. Man pagāja gads, un man apnika gaidīt, es viņus spiedu, es viņiem teicu, labojiet. Pēc gada, pēc 360 ar kaut ko dienām, viņi man atsūta, mēs esam salabojuši. Un es esmu jau atklausījies, ka viņi tur labos, ka būs kaut kad, un tajā brīdī es atveru mājaslapu, lai paskatītos, vai ir salabots, vai ir jaunāka versija pieejama. Un ir parādījusies mājaslapā ražotāja mājaslapā sadaļa firmware updates, ja, programma aparatūras atjauninājumi. Un es atveru sadaļu, un tur rakstīts, ja jūs vēlaties jaunāko versiju, saziniet ar mums Skype'ā. Es nemēģināju sazināties Skype'ā, es vienkārši gribēju beidzot publicēt to savu pētījumu. Es tā arī nezinu, vai viņi salaboja beigās vai nē, bet viņi vazāja man aiz deguna ļoti ilgi. Tā kā ne visi ražotāji tās lietas, diemžēl, labos, un tas ir kaut kas, ko internetā var sameklēt, cik atbildīgs tas ražotājs ir pret saviem lietotājiem drošības ziņā. Piemēram, Kanādas firma, kas veido fiziskās drošības sistēmas, tātad kustības sensoru signalizācijas, ja viņi sauc paradoks, arī par to ir Kirillis Org pieejama prezentācija. Viņi saņēma manu ziņojumu, es atklāju problēmu, kas ļauj apiet noteiktos gadījumos to kodu, kas jāvada, lai atbloķētu sistēmu un lai nenosvarētu signalizāciju. Viņi sākumā to ziņu pieņēma, un tā kā es iebakstīju otru reizi jautājumu, kā tad būs, viņi pateica, mēs drošības jautājumus ar ārējiem neapspriežam. Tad es nopublicēju to pētījumu. Kā ir, teiksim tā, mana pirmā doma bija, ka vai varētu būt tā, ka izvēloties lielākus un zināmus ražotājus, kad ir lielāka cerība uz viņu tādu aktīvu darbību, dažādu to ievainojumības caurumu. Labi. Jā, lielākiem ražotājiem ir vairāk reputācijas risku. Jā, reputācijas risku un reputācijas, ko pazaudēt, tā varētu domāt. Jāņem vērā gan vēl viena tāda incidenta lieta, ko man mēdz jautāt, fiziskās personas, starp citu,
Kāpēc kādreiz teica, ka, ja negrib vīrusus, tad ņem Apple datoru vai ņem Linux? Ja? Kāpēc tā? Vai tā sistēma ir kaut kā tā uztaisīta, ka tur nav iespējami vīrusi un citu veidu ļauntur? Nu, nē. Tas viss ir saistās ar noziedzīgo ekonomiku. Ja? Tātad tur ir veselas schēmas. Man liekas, ka no visām organizētām noziedzībām visorganizētākā ir tieši kibernoziedzība. Un pavisam vienkārši, kamēr mums Windows lietotāju skaits nosedza 99% no tiem mērķiem, ko noziedznieki gribēja, viņiem vispār neinteresēja kaut ko darīt priekš citām operatīvsistēmām. Tagad, kad Apple daudzās valstīs sasniedz un pārsniedz 5%, kad Linux mums šur ir virs 1% lietotāju, tad arī tur parādās šī te ļauntura. Un, diemžēl, šīs ekosistēmas nav tam gatavas. Tur mēs piedzīvosim, ja vēl neesam piedzīvojuši to krīzi, kāda bija, kad parādījās pirmie, ja var to komerciālie datorvīrusi un komerciāli ļauntura Windows sistēmām. Tas viss vēl ir priekšā, piemēram, Linux sistēmām. Kaut kas parādās, bet tāda epidēmija vēl nav. Lūk, tas pats attiecās uz aparatūras ražotājiem. Ja mēs tātad izvēlamies populāros, jo viņi rūpēs par drošību, tā pašā laikā kibernoziedznieki arī izvēlās mērķi. Lielākos, skaidrs, tur ir lielāks, tā teikt, lielāks klāsts ar tām ierīcēm. Tas, ko šeit pie šīs vēl piebildīšu divas mazas lietiņas, tas, ko es iesaku, ir izvēlēties pārdevējus, kas pēta šīs lietas. Es zinu, es nedrīkstu publiski nevienu pieminēt, ja tās bija iekšējas sarunas, bet es zinu, ka Latvijā ir aparatūras tirgotāji, kas ir pētījuši jautājumu par to, vai viņi nevarētu aparatūru pirms tirgot saviem klientiem veikt viņa drošības testus. Ja? Tas ir labs virziens, un to, es domāju, vajag prasīt. To vajag prasīt pārdevējiem, varbūt viņi to var nodrošināt. Otra lieta ir tā saucamā NIS2 direktīva. Es nemēģināšu sākt stāstīt detaļās, kas tas ir, jo tur var stāstīt 2 stundas par to vien, bet tā abstraktā līmenī Eiropas Savienības normatīvais akts, kas kā likums uzliek par pienākumu noteiktiem ražotājiem un citām noteiktām personām rūpēties par drošību. Lai gan es esmu liberāls cilvēks un es neesmu par tādu, kad nāk lielā roka un visu kontrolē, diemžēl vai par laimi šim būs pozitīvs efekts šādai te piespiedu drošībai. Bet es gribēju vēl vienu lietu ar tevi, kas bija ieplānot šajā ierakstā, tāds termins kā anonīmā identitāte. Jā. Anonīmā identitāte, es vienā no šiem te podkastiem runāju par mūsu identitāti vispār, tā kā mūsu identitāti elektroniskajā vidē, un tur es sadalīju, man ļoti patika viena mana bijušā darba kolēģa termins, kas saucās deklarētā identitāte. Ja, tātad, kā mēs izveidojam Google kontu, es uzrakstīšu, ka es esmu Maija Kalniņa, tā teikt, un tā būs man deklarētā identitāte. Un ir mūsu reālā identitāte, tātad, kur es apliecinu caur kaut kādu uzticamības pakalpojumu sniedzēju. Kas ir anonīmā identitāte? Man Apple kontam ir kaut kāds burtu virknējums, lielais burts, mazie burti, atstarp lielais burts, mazie burti. Un es esmu nokļuvis situācijā, kur man nākas zvanīt atbalsta dienestam. Un es esmu viņiem pa burtam nolasījis savu vārdu uzvārdu, viņi tā pa telefonu pasmaida, bet neko nesaka. Tā kā es ceru, ka tas tā strādās, ka es nepazaudēšu kaut ko nedoties pieejamam kontam, bet šīs te deklarētās identitātes noteikti ir labs pagaidu risinājums, kamēr pasaule nav atrisinājusi anonīmās identitātes. Un es arī visiem rekomendēju pie noteikta, novelkot noteikti saprātīgu līniju, izmantot šīs te, tas ir, es šo terminu nezināju, labs termins, deklarētās identitātes. Ja? Tātad, es saku, ka, teiksim, ir ok taisīt, es neesmu jurists atkal saka, bet ir ok taisīt, piemēram, lojalitātes karti uz neīsta vārda ar neīstiem datiem, bet pasi mēģināt uztaisīt nav ok. Ja? Un ar lojalitātes karti arī es vilktu vēl vienu līniju. Ja? Tātad, ja mēs mēģinam uztaisīt to karti, lai dabūtu kaut kādas atlaides, kas pienākās noteiktām grupām, ja teiksim, tur pensionāri, un es neesmu pensionārs, vai dzimšanas datums noteiktā datumā un kaut ko papildus dabūnu, tad tas arī, manuprāt, ir noziegums. Atkal neesmu jurists. Bet ja mēs mūsu mērķis ir vienkārši pasargāt savu identitāti un mēs nemēģinam dabūt vairāk labumus, kā mēs dabūtu ar savu īsto, es tā daru. Jā, bet par to anonīmo identitāti. Mana populārākā un laikam arī visilgāk ejošā prezentācijas sērija ir par privātumu. Tātad es visā pasaulē no
Es pat nezinu, kas ir tās gala valstis, kuras tālākais ar to esmu bijis, bet es esmu vairākos kontinentos prezentējis par privātumu. Tas ir mans hobijs. Nesaistīts ar manu darbu, drošība un privātums iet roku rokā, bet tās ir dažādas lietas. Un es ļoti daudz par to esmu domājis. Ja sākās viss 2004. gadā, kad es ar deklarētu identitāti pieteicos bezmaksas ielūgumam uz izstādi Riga.com. Tur tas nebija tā, ka vajadzēja būt kaut kādā vecumā vai kaut kam. Tur viņi vienkārši gribēja savākt datus. Tas bija pirms vispārējais datu aizsardzības regulas. Ja? Un es tur ierakstīju Brīvības iela 1, lepni un kaut kādu vārdu uzvārdu. Man ir liela interese par to. Internetā viena neatrisināta problēma, kas es vienmēr esmu teicis, ka viņi nav jārisina, bet es redzu, kļūstot arvien vecāks un saprotot arvien vairāk, kā pasaule strādā, kad varbūt tas ir jārisina, ja mēs gribam attīstīt. Tas ir, kā būt anonīmam internetā. Un man personīgi vienmēr licies, ka anonimitāte internetā nav problēma. Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem par to, un viedokļi ir daudz un dažādi. Jā, piemēram, ar Delfi īpašnieku esam runājuši vēl pirms Delfi ieviesa obligātu reģistrēšanos, lai var komentēt. Jā. Tur gan nav ID karta vajadzīga, tur var pseidonīmi. Tas ir tas termins, ko es lietoju, deklarētā identitāte, pseidonīma identitāte komentēt. Bet ir savi plus un mīnus. Ja. Lūk, un tad rodas jautājums, ja es gribētu izmantot kaut kādas vai jaunas funkcijas, kas ir tas, ko es varu saprast. Man vienmēr šķiet godīgi, ja tiek ieviestas jaunas funkcijas, vienalga bankā, internetā kopumā, pasaulē, tad viņām var būt jauni nosacījumi. Vai arī varbūt, ja es gribu lietot kādas jau esošas funkcijas un valdība uzspiež viņus kaut kā regulēt citādāk, bet par to neesmu tik ļoti priecīgs, bet arī tur varētu vajadzēt. Piemēram, Austrālijas premjerministrs pirms dažiem gadiem piedāvāja risinājumu, kā cīnīties ar to, ka nepilngadīgie patērē pornogrāfisku raksturu materiālus internetā. Jā, viņš teica, ņemsim, jo viņš arī saprot, ka anonimitāte ir svarīga šeit, jā, un viņa ideja, un dažreiz politiķi nāk klājā ar visinteresantākajām idejām. Man bija ļoti interesanti, es atceros, Levitkungs, mūsu prezidents, viņš visu savu termiņu tā arī nesaņēmās neko par IT, uztaisīt nekādu lielu pasākumu pie sevis. Pēdējos termiņu mēnešos beidzot uztaisīja. Un viņa runa, kas bija paredzēta uz 5 minūtēm, bet izvērtās uz 25 vai 35, bija ļoti amizanti par to, kā viņš redz. Kā viņš redz, kā internetam un digitāla tehnoloģija būtu jāstrādā. Bet Austrālijas gadījumā premjerministrs pateica, tad mēs nevaram īsti prasīt pasi, mēs negribam to piefiksēt, bet kā būtu, ja cilvēkiem būtu jātur ieslēgta kamera un pēc sejas var pateikt viņu vecumu. Tajā brīdī, kad cilvēks patērē pieaugušu saturu internetā. Tas neaizgāja. Austrāliešiem šī lieta nepatika, šo ideju nepaņēma. Bet tas ir kaut kas, ko pasaule mēģina risināt. Jā. Vai, piemēram, ja mēs runājam par kaut ko jaunu, nevis, ka mēģinam sačakarēt veco vai padarīt drošāku veco. Kaut ko jaunu, piemēram, mēs gribam pirkt internetā recepšu zāles. Jā. Mums ir svarīgi, ka tās zāles ir konkrētai personai. Ja? Tad ir svarīgi, ka man ir tiesības viņas dabūt, un nav svarīgi, kas es esmu tajā brīdī. Jā, piemēram tā. Ja? Tātad, zāļu piemērs ir sarežģītāks, tāpēc ar viņu sāku. Ja? Ir svarīgi zināt manu to identitāti, personas kods ir tas, par ko es runāju. Ja? Bet tai aptiekai nebūtu jāzina manu dzimumu. Ja, viņiem nebūtu jāzina mans vecums, ir tie personas kodi bez vecuma. Ja. Viņiem nevajadzētu manu vārdu uzvārdu, viņiem vajag paskatīties datubāzē, vai šim personas kodam pretī ir izrakstīts un neatprečot šādu recepti. Ja. Lūk, tā būtu vieta, kur to var izmantot. Ja. Vai piemēram, lai pirktu alkoholu. Tad runa ir par to, klātienē tas būtu, ja teiksim, kad es parādu savu dokumentu, ja, un viņi redz, ja, kad es esmu dzimis, ja, tur būtībā man vārdu uzvārdu, ja. Faktiski arī personas kodu, kas tiek uzskatīts par tādu tā kā fotogrāfiju, acukrāsu. Fotogrāfiju viņi droši vien var ieraudzīt arī, ja tā teikt, tas priekšā stāv. Tas ir mans lielākais jautājums, ja kāds prasa kopēt manu personālplēšu dokumentu, es jautāju, priekš kam jums zināt manu augumu, cik man ir centimetri, cik garš esmu un manu fotogrāfiju. Kam jūs to vajag? Un neviens nevar atbildēt nekad. Jā, viņam to reāli nevajag. Protams. Lūk tā, bet arī klātienē.
anonīmā identitāte viņai nav jābūt internetā obligāti. Ja? Šeit mēs runājam par emerging technology, par tehnoloģiju, kas tikai vēl attīstās. Un jā, es saprotu, ka ir sākts tātad SKID Solutions piedāvās pakalpojumu izstrādātājiem, kur internetā šo var darīt, bet es redzu, kā to bez problēmām var transponēt, pārnest arī uz reālo vidi. Ja? Tā pašā veikalā man tu ļoti labi pasaki, viņi visu šo redz, bet priekš kam? Kā es viņiem to redzētu? Kā būtu, ja viņiem būtu telefons, man būtu telefons, viņi uzskana QR kodu, viņiem parādās, ka šī telefona īpašnieks drīkst šo darīt. Viss, jā. Varbūt man vēl pinkots jāievada, lai es neesmu vienkārši kādam nozadzis telefonu un uzliekos. Jā, tātad, teiksim, es gribu veikalā nopirkt šnabi, jā. Ja? Viņi skatās, ja, mana bārda nav pietiekami sirma, ja, un viņi prasa, parāda dokumentu. Jā. Un es rādu nevis dokumentu, bet es rādu, teiksim, QR kodu, ja, jā. Es nezinu, ar pirkstu nospiedumu apstiprinu, viņi noskenē, un viņi redz, ka man ir vairāk kā 18 gadu, nevis, ka es esmu tur Inns Balodis, ja, tur jau galīgi vecs, ja, un tā tālāk, ja, bet ka man vienkārši ir vairāk kā 18 gadu, tātad viņi legāli drīkst atdot. Es saprotu, tātad šis ir tas jautājums par to anonīmo identitāti. Tieši tā, tas ir jautājums par to. Man šķiet, ka viņu Eiropas dokumentos sauc par sovereign identity, kā tas tulkojas, neatkarīgā identitāte. Kāpēc tas vārds? Jo es, kā identitātes turētājs un visa aizsardzības regula Eiropas Savienībā un datu principi ir par to, ka dati ir personas dati. Ja? Uzņēmumiem, īpaši tās uz startupiem, ir grūti saprast, ka tie dati par viņu klientiem nav uzņēmuma dati, tie joprojām ir to personu dati. Mums iet man iet ļoti grūti, es te cīnos ar dažiem vietējiem uzņēmumiem, mēģinu viņiem šo te iemācīt. Viņi nepārāk atsaucīgi ir. Ja? Bet tie ir mani dati, un es pats izlemu, ko ar viņiem darīt. Skaidrs, ka tādā pārejas periodā, kamēr tā tehnoloģija nav ieviesusies, regulējums jau nāks pēc tam. Viņam varētu kļūt obligāti 10, 20 gadus vēlāk. Ja? Svarīgi, ka viņi sākotnēji ir pieejami. Kaut kāds veikals šo te būs ieviesis, kaut kāds nebūs ieviesis, ja? Un kaut kur to varēs izmantot. Un es iešu pie tiem, kas to būs ieviesuši. Ja? Un tad agri vai vēlu, es domāju, ar likuma spēku, pateicoties droši vien Eiropas Savienībai, tas kļūs par obligātu prasību. Ja? Bet tur ir daudz soļu pa vidu. Ja? Jo šobrīd esošajā tajā standartā veikals ir tas, kurš principā nosaka, ko viņiem vajag. Ja, viņi var to ieviest pareizi, viņi var būt labie, un viņi var paprasīt, mēs gribam par personu zināt vienu bitu. 0 vai 1, jā vai nē, vai persona ir vairāk, vai viņai ir vairāk par 18 gadiem, vai 21, ja saimta tur plāno kaut ko izmainīt. Ja? Un viņi saņem šo te vienu bitu, šo te vienu informācijas vienību. Bet viņi var paprasīt arī kaut ko vairāk. Ja? Un tad, mans kā lietotāja, mana izvēle ir, vai es ar viņiem sadarbojos vai nē. Ja, teiksim, tehnoloģija nodrošinātājiem pienākums, manuprāt, ir, ka viņi uztaisa programmu, kas man skaidri pasaka, kādas datus es atdošu. Bet tie ir šie pilotu projekti, man liekas, kas ir tagad iet par tiem digitālajiem makiem. Jā. Es ceru, ka lielāka daļa digitālo maku, tie, kas mums būs pieejami Latvijā, viņi arī šo atbalstīs. Varbūt pat tas būs obligāti. Bet ko es mēģinu šeit pateikt? Piemēram, mobilo telefoni un mobilo telefonu tiesības. Ja? Tātad, kā viņas ir ar tiesībām saprotot, ko aplikācija drīkst darīt uz man piedarošu telefonu. Viņas arī ir evolucionējošas ar diezgan ilgā laika posmā. Ja mēs atceramies, vairāk kā 10 gadus atpakaļ parādījās pirmie viedtelefoni, un pēc tam viņiem parādījās aplikācijas, kuras trešās puses izstrādā. Viņas vienkārši tur bija. Diezgan ātri parādījās Android telefonos saraksts ar tiesībām. Īstenībā joprojām, ja jums ir vecāks Android telefons, tas, ko jūs dabūsiet, ir, jūs instalējat aplikāciju, viņš pasaka, šī aplikācija gribēs darīt šīs 10 lietas. Instalē vai neinstalē? Un tā ir tava izvēle. Apple parādīja priekšzīme, gāja tālāk, un arī jaunākie Androidi tagad ļauj katru tiesību atsevišķi izslēgt. Ja? Es gribu, lai šī lukturīša aplikācija nevar piekļūt maniem kontaktiem un sūtīt SMS. Ja? Nevar piekļūt internetam. Tas ir diezgan loģiski. Jā. Ir kaut kādas funkcijas, droši vien, bez kurām pazūd jēga. Ja? Lūk, un tas ir tas, kur mēs tagad esam. Savā prezentācijā par privātumu es, piemēram, runāju par dažādām aplikācijām, kuras īsti nelabtīcīgi izmanto šo principu. Ja? Es nerunāju par tik triviālām aplikācijām kā lukturīša aplikācijas. Tās vispār nevajag instalēt. Telefonā ir lukturīts. Liekas aplikācijas ir papildus risks. Bet, piemēram, takšu aplikācijas, kuras atsakās strādāt, ja viņiem neiedod GPS tiesības. Ja? Tiesības noskaidrot, kuras esmu. Tas nav pamatoti. Visdrīzāk tajā aplikācijā ir iestrādāta funkcionalitāte, ka tu vari ar roku ievadīt, no kurien tu brauksi. Ja? Komunikācijas aplikācijas, atceros, WhatsApp nestrādāja vai strādāja nepilnīgi, ja es neiedevu tiesības piekļūt saviem kontaktiem.
kurus saskaņā ar licences vienošanos, kam es piekrītu uzinstalējot un reģistrēties WhatsAppā, visi kontakti tiek aizsūknāti uz Meta. Meta ir uzņēmums, kam pieder Facebook, WhatsApp, Instagram un tā tālāk. Tas ir tas, kur mēs esam šobrīd. Mēs esam 10-15 gadus iekšā viedtelefona ērā, un joprojām likumdevējs un tas cerīgākais, kurš to var sakārtot, ir Eiropas Savienība, vēl joprojām likumdevējs nav atrisinājis to, ka nedrīkst būt aplikācijas, kas ļaunprātīgi atsakās strādāt, ja mēs nedodam kādu tiesību. Un ar anonīmu identitāti mēs vēl esam tālu līdz tam, bet mēs būsim vienā brīdī pēc 10-20 gadiem tajā situācijā, kur būs ļaunprātīgi pakalpojumu sniedzēji, kas teiks, es gribu visu. Ja? Un tad mēs gaidīsim regulējumu, kas pateiks, tā nevar. Tā kā tā ir revolūcija, mēs ejam pozitīvā virzienā, viennozīmīgi, bet tas nav kaut kas, kas manu dzīvi kā cilvēku, kas ļoti mīl savu privātumu, atvieglos jau rītdien. Labi, liels tev paldies par stāstu, es teikšu. Man šķiet, ka ļoti interesanti ir tie viesi, kas pie manis ir studijā. Šis konkrētais viesis nav izņēmums. Teikšu tev paldies. Atgādināšu vēlreiz skatītājiem, ka ja jums šķita interesanti un ja ir kādi jautājumi par šīm tātad par drošības, par privātumu tēmām, es saprotu, tev ļoti tuvu tēma, par kur tu labprāt runāt, ja? Tātad, ja ir kādi jautājumi, rakstiet komentāros, varbūt, ka mēs varam satikties vēlreiz. Noteikti, jā. Labi, paldies tev. Lielas paldies, ka uzaicināji. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust.